Zemnieku saimniecība Beitas ir viena no lielākajām gaļas un pienkopības saimniecībām Kurzemē. Tā pārsteidz ar savu plašumu un daudzveidību. Mēs apsaimniekojam kopā ar mazdāvu 1700 hektarus. Ir bioloģiskā saimniecība. Saimniecības specializācija ir piena lopkopība un gaļas šķirnes lopi. Tad vēl ir lielopi kopā apmēram 1000 dzīvnieku. Tad vēl kā 500 ir dažādi sīklopi un sīkputni. Un tad ir visādi dekoratīvie dzīvnieki pašpriekam un atpūtai un tā tālāk. Intensīvi strādājam, intensīvi atpūšamies. Ir arī viesmāja, kafejnīca. Taisam kāzas, kristības, viss klājam galdus, arī palīdzam cilvēkiem. Ņemam turistus arī, brauc rīdzinieki pamieloties ar lauku gardumiem un tā. Mums jau peļņu dod piens, jo ir bioloģiskais piens, vēl normāli samaksa par pienu saņemam. Pašizmaksa ir mazāk kā realizācijas cena. Un otra lielākā peļņas nozara ir gaļas lopkopība. Pārējais tā. Pašu vajadzībām. Daudz ceļam, daudz būvējam. Strādā celtnieku brigāde cauru gadu, restaurē vecās lauku mājas, viensētas, taisam darbiniekiem dzīvokļus. Vārdu sakot, ļoti intensīvi strādājam. Mums jau ir ļoti jūtams, ka nav cilvēkiem tā pirktspēja. Cilvēks ļoti labi zina, ko vajadzētu un kā, bet viņš vienkārši nevar atļauties. Man mazliet tā žēl mūsu latviešu salīdzinot ar Lietuvas draugiem. Lietuvieši ir ar lielākiem apgriezieniem. Viņi lielāks naudas groza nekā mēs letiņi. Mēs viens otru. Mums jau ir to kontrolas orgānu tik daudz, man liekas. Es, piemēram, gadā samaksāju 60–70 tūkstoši nodokļos vienu ierēģu uzturēšanai, kā saka. Katru dzīvnieku sugu pārbauda cits speciālists. Tā vienam vajag vistu, vienam vajag cūku, vienam vajag mēslkratu. Respektīvi strādāt jau iznāk tikai pa naktīm, rītos, vakaros, kā ir diena klāta, ierodās atkal kāds. Es tā sevišķi viņas neņemu galvā, es viņas bieži dzenu no sētas ārā, lai viņi brauc vienmāju tālāk. Protams, viņi pēc tam atriebās, uzraks riebjāks aktus, dabūs sodu naudas maksāt, bet kas necīnās, tas nevinnē. Jāstrādā.